Tā, neatejot no kases, es rakstu iekšā trešo sēriju, kamēr man ir gaismas, kamēr man ir noskaņojums, jā, trešo sēriju arī šodien ierakstīšu. Dabūsiet jūs viņu redzēt rīt. Tā, slēdzam iekšā mūsu prezentāciju. Tā, uz nākošo slaidu. Ja mēs otrās sērijas beigās vispārīgi, ja, tā kā ieskicējām tos kortizola darbus un nedarbus, tad šajā trešajā video, jeb trešajā sērijā paskatīsimies detalizētāk, ko tad kortizols dara ar olbaltumiem, ko kortizols dara ar taukiem un ko kortizols dara ar ogļhidrātiem. Šis būs tāds īsāka sērija, bet šī ir tāda ļoti varbūt tās, varbūt būs grūtāk saprotama, varbūt nē, bet šī ir tāda ļoti, ļoti svarīga, tāpēc es gribu izdalīt atsevišķā sērijā. Un aiziet pa iekaļi, ja? Tātad olbaltumu vielmaiņa. Kortizols tātad ir kataboliskais hormons. Katabolisma hormons, jā. Katabolisms, jā, tas ir tātad sadalīšana, kaut ko sadalīt. Kataboliskās reakcijas. Tā ir kaut kā lielāka sadalīšana sīkākās daļās, kaut ko izjaukt, jā. Un insulīns atkal ir nespecifiskais anaboliskais hormons. Jā, tātad kortizols ir tas, kas jauc ārā, insulīns atkal ir tas, kas liek kopā. Vienkārši tā runājot. Un šis kortizola kataboliskais efekts darbojās pilnīgi visur. Pilnīgi visur, visā mūsu organismā, izņemot vienu vietu, un tās ir aknas. Ja? Tur viņš neko nejauc ārā, aknā tieši pretēji var pastiprināties olbaltumu sintēze. Tā skaitā белки свертывания, tātad tas ir recēšanas olbaltumi, ja, kas piedalās recēšanas tajās reakcijās. Un olbaltumi, kas paaugstina arteriālo spiedienu. Olbaltumi, kas saista hormonus un tā tālāk. Tātad dažādi specifiski olbaltumi, jā, tātad tiek sintezēti aknās. Bet ar ko tas viss ir saistīts? Kortizola galvenā funkcija, tātad, kā jau iepriekš mēs runājām, ir enerģijas uzturēšana, jā. Tātad enerģija, tas ir tātad mums vajag glikozi ievest mitohondrijos, lai no turienes varētu saražot enerģiju. Ja? Tātad tas ir glikozes oksidācijas process. Kāpēc oksidācijas? Tāpēc, ka šajā enerģijas procesā obligāti piedalās mums skābeklis. Kāpēc tieši glikoze mums interesē? Tāpēc, ka glikoze visātrāk oksidējās. Ja? Tad visvieglāk un ātrāk enerģiju saražot ir no glikozes. Un nākošais, ja mēs runājam par kortizolu, kortizols ir stresa hormons. Un stress, jā, tas ir kaut kas draudīgs mūsu organisma normālajai eksistencei, jā, mūsu dzīvībai, tas ir drauds. Un organismam ir svarīgi izdzīvot, jebkuros apstākļos, tas ir primārais uzdevums. Visas mūsu organisma sistēmas strādā uz šo. Jā, ja mums ir dzīvības briesmas, tad viss pārējais nav svarīgi, tiks ieslēgti visi izdzīvošanas mehānismi. Un metaboliskā līmenī kortizols cenšas no visa spēka uzturēt glikozes līmeni, lai būtu kur ņemt enerģiju. Jā, tātad viņš ir atbildīgs par degvielu mūsu organismā. Un tāpēc kortizols vienmēr upurēs olbaltumu par labu glikozei. Vienmēr.
Viņam nav svarīgi pārējie procesi, viņš upurēs visu, jūsu aknas, nieres, sirdī, muskuļus, roku, kāju, vienalga visu. Viss ir otršķirīgi, ja viss tiks pakārtots enerģijas ražošanai. Un tieši tāpēc arī ir svarīgi, lai mums šķīvī būtu tas olbaltums, ja? Savādāk ir tā, kad kortizola ietekmē, stresa ietekmē, mēs apēdam, izlietojam paši sevi. Ja, un ja mēs varam redzēt cilvēkiem, vecākiem un pavisam vecākiem cilvēkiem, ja, ka tās rociņas sadilst, jā, tur rāda plīvo vējā, jā, tas nozīmē, ka to muskulīšu tur vairāk nav, un tad iedomājieties, sirds un aknas ir tieši tādas pašas, jā, plīvo vējā, tikai mēs viņus neredzam. Un te arī ir tā sirds mazspēja un visi pārējie fenomeni. Man patīk, kā Andrejs lieto vārdu fenomeni. Ir svarīgi tas olbaltums, un tāpēc, lai tas olbaltums atkal, lai viņš varētu mēs viņu pārstrādāt, mums ir svarīgi tas skābes līmenis, mums ir svarīgi, lai tur mums darbotos gan akna, gan žultspūslis, gan aizkuņģa dziedzers, un lai mums tur nebūtu baktērijas saugušas tajās zarnās, un galvā to kandidu vajag piebeigt kaut kādu un visu tur sakārtot. Tas ir tas, ko es aicinu, vai šajā projektā darām. Es neesmu cilvēks no malas, man ir tas pats, kas jums. Katram mums ir kaut kādas savas nianses, jā, bet nevienam jau nav ideālas kārtības. Ja jums būtu ideāli, jūs te nebūtu. Jā, jums nebūtu nekas ieinteresējis. Davai ņemam un daram. Davai tiekam galā. Šis par stresu un par kortizolu ir bezgalīgi interesanti, tāpēc es jums te visu translēšu un varbūt kaut kādas sarežģītākās lietas. Gatavojieties seriālam, jā, piekdien mums būs, tad man ir materiāls, ko man jums iztulkot, pārstrādāt, ir 5 stundas, jau man ir. Un piekdiena būs tiešraide ar Gostriju, ir tie, kas ir Maskavā, ir tikšanās tiešraidē, visu dienu pasākums mums translēs. Jā, tur būs tātad, viņš visu dienu stāstīs, kā tikt ar stresu galā, dažādus instrumentus. Jā, tad tur būs atkal nākošais seriāls, jā. Un tāpēc man ļoti gribētos, ka jūs tā izlīstu no tām alām ārā, jā, beigtu slēpties. Mēs šeit esam vienādi šajā pozīcijā. Es te neesmu nekāds guru. Un mans uzdevums nav nevienu ielikt kaktā. Jā, un nav mums te tādu mājas darba, ja es tur ik pa brīdim kaut ko uzrakstu un aicinu, un es vienkārši gribu jūs no tām alām kaut kā izsmēpēt ārā, kad, davai daram kaut ko savā labā, saprotiet? Ir forši, ka dažas meitenes dara, jā. Tas, katra pielāgojās savam dzīves ritmam, kā var, kā nevar, galvenais ir iet uz priekšu, jā. Kad sāk spērt soļus uz priekšu, tad tas ceļš aiziet, jā, mēs noiesim tā vai citādāk. Galvenais ir pieņemt lēmumu, ka neatkarīgi no situācijas. Tagad es izdalīšu arī laiku sev, ne? Labi, atgriežamies pie kortizola. Tātad, tā kā organismam ir svarīgi izdzīvot, tad kortizols, jā, visiem spēkiem cenšas, jā, nodrošināt enerģiju, jā, un upurēs visu pārējos pasaules enerģijas dēļ, jā. Tad kortizols iedarbina šo te mehānismu, kas sadala to olbaltumu un novirza uz glikoneoģenēzi. Jā, tas ir uz glikozes sintēzi. Šai procesā izdalās slāpeklis un
un nukleīnskābes. Jā, tas nozīmē, ka vienlaikus šajā procesā jums veidojās arī tā saucamās slāpekļa šlakvielas. Un tāds kā, piemēram, urīnskābe, nu, te tik smalki nav svarīgi tur iedziļināties, kur kas no kā veidojās, ja? Ir svarīgi saprast, ja, ka šajā te kataboliskajā procesā, kad no mūsu olbaltuma tiek sintezēta glikoza enerģija, ja, tur rodās blakus produkti, un tie visi blakus produkti nebūtu nav mums labvēlīgi, ja. Tās ir tādas dažādas mums kaitīgas vielas, ja, ko mēs varam nosaukt par šlakvielām. Un to uzreiz, piemēram, var redzēt tādiem pacientiem, kam notiek šis process, ja, kad būs analīzēs, būs urīnvielas rādītājs būs paaugstināts. Ja. Un kas ir tieši, ja mēs runājam par urīnvielu vai urīnskābi, jā, tas ir tas, kas mums atkal nogulsnējās šie sāļi locītavās, jā, un tas ir artrīts un visas šīs te problēmas, jā, tā kā lūk, jā, cilvēki ar to mocās un nezin, kā ar to tikt galā, ja mēs tā varam pašķitināt atpakaļ, jā. Tad mēs varam nonākt pie stresa un pie paaugstināta kortizola. Lūk, ar ko patiesībā jāsāk. Un tas, ko Andrejs nevienreiz ir pieminējis, jā, viņš kaut ko pastāstā un tā, tad pastāsta kaut ko citu un tā. Tas un tā ir, lai kāda viņš apzīmē, kāda mums ir problēma, tas un tas un tas un tas. Un nobeigumā ir atliek normalizēt kortizola līmeni un visas pārējās problēmas atrisinās pašas no sevi. Jā, jo to problēmu iesaistē, tur ir citi hormoni un tā tālāk, viņi visi automātiski normalizējās un organisms pats tiek galā. Un tas pats attiecās arī šo visu urīnskābi un tā tālāk. Un stresa laikā olbaltumu sadalīšanās var palielināties līdz pat 20%. Nu, tas ir daudz. Nu, jā, bieži to noraksta uz nierēm, jā, tas tur visu tā urīnskābes veidošanās un tā tālāk, jā, tas arī ir jāņem vērā. Bet ir jāņem vērā arī to, skatoties uz problēmu, jā, ka tas var būt arī metaboliskais, šīs metabolismā sekas. Ja, ko ir izraisījis augsts kortizola līmenis. Augsts kortizola līmenis, ja, tas ir tātad reakcija uz stresu no ārpuses, vai tas ir reakcija uz saldumiņiem, ko mēs ēdam. Un vēl svarīgāks rādītājs, ja, tātad ir urīnviela, jā, un vēl svarīgāks rādītājs ir paaugstinātā urīnskābe. Visas šīs problēmas var, pierakstīts, visas šīs problēmas var aiziet pašas no sevis pēc kortizola līmeņa samazināšanas, jā, tad atgriešanas normā. Nu, vai nav skaisti? Cilvēki ar šīm problēmām mocās gadiem un nekā nevar izdarīt, tāpēc, ka nevar to izdarīt ar medikamentiem, ja cēlonis ir, ka vienkārši ir kortizols jāsamazina. Lūk, ilgstoši augsta kortizola rezultāts ir daudzi deģeneratīvi distrofiski procesi. Distrofiski tātad tas, kas sadilst, samazinās, jā, distrofija. Gļotāda āda, kauli, kaulaudi. Un, tātad tie ir procesi, kas ir saistīti ar olbaltumu zudumu. Jā, tās āda kļūst, ādas gļotāda kļūst plāna, iekaisīga, jā, agra novecošana, gan gļotādas, gan ādas. Jā, tālāk, kolagēns, elastīns. Hialuronskābe ar šajā skaitā, hialuronskābe tikai tas ir ūkļhidrāts, nevis olbaltums, jā, tas ar turpat. Tas viss ādā aktīvi noārdās. Nu, tad man ir jautājums.
jēga ir pirkt pār nenormālām naudām no kolagēnu un viņu dzert un gaidīt mums tagad tur nezinu, kas tagad izgludināsies. Ja tajā pašā laikā būt stresā, būt ar augstu kortizolu, jā, nu, tas ir bezjēgā. Jā, nu, pozdно пить боржоми, когда почки отказали. Pa priekšu tiek galā ar stresu, jā, un pats par sevi. Un tad varbūt tās, jā, ir jēga, nu, kaut gan es vispār uzskatu, ka nav nekādas jēgas no kolagēna, bet, nu, ok. Cilvēkiem gribās, sliktuma toču no viņa nav. Tā. Tātad tas viss mums noārdā. Stresaina cilvēka āda, jā, tā vienmēr ir strauji novecojuša cilvēka āda, jā, pātrinātā tempā. Tāpēc es jums arī grupā biju ierakstījusi, ja kāds varbūt tās kaut ko sekoja kādreiz vai tagad seko ar vienu aci, jūs varat salīdzināt. Nu, es runāju tieši par ģeopolitisko situāciju, par visām kara darbībām. Jā, ja paskatās uz tiem Ukrainā tieši uz tiem tādām publiskām personām, jā, salīdzina 22. gads vai 21. pirms karš bija sācies un kā viņi izskatās tagad, ir tikai 3 gadi pagājuši. Ja ir pagājuši tikai 3 gadi, normālos apstākļos 3 gadi, tas ir nothing. Jā, tur cilvēks ir acīm redzami, jā, ir vismaz par 10 gadiem novecojis. Un tas nav tikai Zeļenskis un, teiksim, tie, kas viņam tur ir ofisā, jā. Arī citi vienkārši es redzu, es viņus redzēju pirms tam, un es redzu viņus tagad, un es pilnīgi tas ir acīm redzami. Tā kā meitenes skaistumu glābtu, tā tad mums ir mūsu skaistuma ienaidnieks numur 1, tas mums ir stress un tas ir kortizols. Un tāpēc es jūs aicinu līst no tām malām ārā, kur jūs man tur esat noslēpušās un vajag strādāt pareizi. Vai es viņai saku publiski, vai es viņa pietiek tev skraidīt pa visurieni, šeit tev ir viss, kas ir tev vajadzīgs, vienkārši sāc pieiet nopietni, pētīt, studēt, darīt, likt lietā, un būs tev laime. To, ko visu tur tu ēd labas un kādas lietas, tas viss ir super. Vienkārši savu uzmanību, jā, savu mācīšanās gribu šeit pievērst. Tu saproti, ka man no tā nav nekāda ne plusa, ne mīnusa, jā, vai tu vispār kaut ko dari, vai tu tur nedari, jā, tas ir tavi mīnusi vai plusi, bet es vienkārši, mamma zina labāk, kas ir vajadzīgs, jā. Gribēju teikt, ka es zinu labāk, pašai smiekli sanāca. Vienkārši, kāpēc es vēsmu uzrunāju, tāpēc, ka es zinu, ko vēsma dara. Vēsmai gribās vienmēr visur būt un visu redzēt, visu zināt, un tad nepaliek vairs laika, kad praktiski kaut ko ieviest dzīvē. Un tā mums ar vēsmu ir. Viens ir tas, kad mums āda sabrūk, jā, tas ir sejas āda un tā tālāk, to mēs varam redzēt, jā, bet tad iedomājamies, ka tas pats ir ar bļotādām, tas pats ir ar mūsu, kur mums ir bļotādas zarnas, jā. Zarnu sieniņas paliek plānas un tā jau mums tur ir problēmas un plus vēl šitas. Es atceros, kā viena operācija māsa mums stāstīja, jau sen atpakaļ. Ir kaut kādas problēmas cilvēkam, tur ar zarnām kaut kāds iekaisums vienalga kas, ir jātaisa zarnu operācija. Normālos apstākļos, ja zarnas ir ok, tā nav nekā sarežģīta. Kaut kādu gabalu no zarnas izgriež ārā, sašuj un viss ok. Tas nav tas orgāns, kur nevarētu kādu gabaliņu izgriezt. Bet viņi saka, izgriezt mēs varam, viņi saka, bet sašūt nevar. Viņi saka, tu šuj to zarnu un viņa plīst kā papīrs. Viņi saka, tas tieši tāpatās, kā ņemt un šūt papīru. Viņš saka, tas, un vienkārši viss, cilvēks tur arī paliek uz tā operāciju galda. Ja? Vienkārši tīzla varianta dēļ, kad nav iespējams viņam tās zarnas sašūt kopā, nekādā veidā.
Tā ir vienkārši idiotiska nāve, manuprāt. Ja? Labi, cilvēks varbūt tās nezināja, bet jūs tagad zinat, ka jums vajag ēst to olbaltumu, jums vajag tikt galā ar stresu un jums vajag samazināt kortizolu, lai jums tas kortizols nebeidz kopā jūsu zarnas. Dievs dod, nevienam nekādas operācijas nevajag, bet lai mums nevajadzētu operācijas, tad mums arī vajag, lai mums būtu viss kārtībā. Kortizols tur paaugstinātā veidā nepalīdz pie tā, saprotiet. Tā. Tas bija par olbaltumu. Tālāk mēs nonākam pie tauku apmaiņas. Kortizols palaiž tauku sabrukšanu, noārdīšanu perifērijās zonās, kā jūs teicu, vēlreiz atkārtosim, vai nogulsnējās informācija. Tad perifērās zonas mums ir rokas kājas, kas ir tālāk. Bet stimulē sintēzi centrālajā ķermeņa daļā, un uz sejas. Apaļās sejas tīpaši, iepriekš seja nebija, apaļas, nevis iepriekš nebija, bet ja seja jau ir apaļas formas, piemēram, man laikam ir apaļas, tad tas vēl ne tā, vienkārši acis aizplūst, paliek šauras, kad nevarās vadā. Bet, ja sejas forma ir kaut kāda, teiksim, garanāka vai kausnāka, tur uzreiz var redzēt, ka paliek apaļš faces, Un vēders ir pa priekšu, viscerālie tauki, kā jau es iepriekšējā sērijā teicu, šis tāds stingrs, tā kā piepūsts vēders, kā bumba, gan sievietēm, gan vīriešiem. Brīvās taukskābes iet uz atkārtotu, tātad triglicerīdu, tas ir tauku sintēzi, un glicerols iet uz glikoneoģenēzi, uz enerģijas ražošanu. Sadalot tos perifēros tauciņus, tātad viena daļa aiziet enerģija, otra daļa aiziet mūsu rumpītī. Globālais iemesls, kāpēc tā notiek, ir nepieciešamība uzturēt glikozes līmeni. Tad kortizols visu laiku uztraucās par glikozi. Pirmajā variantā tas bija tātad, viņš upurēja aminoskābes, Tagad tas ir tātad taukskābes, Organisms, kā viņš var, tā viņš arī risina savus uzdevumus, Taukskābes, kas atbrīvojas, te ir svarīgi piefiksēt, ka tās taukskābes, kas mums atbrīvojās, ir toksiskas. Nav svarīgi, kāpēc ir svarīgi, ka tas tā ir un ko viņas dara. Tātad tas ir blieziens pa aknu. Tā veidojās taukainā akna, jeb taukainā hepatoza. Kad aknas cauraug, ar taukiem, infiltrāts tas saucamais. Un tauku nogulsnēšanās muskuļos. Ja kādam garšo steiks, tad jūs zinat, ka ir tāds marmora steiks, tas skaitās baigi krūta, jūs varat iedomāties, kā tas izskatās, ja nē, iegūlējiet bildi, paskatieties, kā izskatās marmora steiks. Vai arī, ja steiki negaršo, cūkas kakla karbonādi. Tāpēc izvēlamies cūkas kakla karbonādi, tur mīkstāk, sulīgāk, jo tur tie ģaļiņa ir tā kā cauraugusi ar speķīti, tādā veidā mums izskatās mūsu muskuļi. Caurauguši ar speķīti. Tas notiek. Sanāk tā, ko mums tur zosis, baro pastiprināti, vai aptaukoto saknes, un tad iznāk delikatese foie gras. Tad iznāk, ka mēs sev taisam foie gras, un mēs sev taisam marmora steiku sevišķi. Vai tas ir gudi? Es domāju, tas nav varbūt. Tā kā tas ir tas, kas jāsaprot, kas notiek. Un
Plus, protams, tas viss veicina iekaisuma procesus, jā, arī perifēros audos un apnās un tā tālāk. Jā, tad plusais iekaisums, jeb tas nemanāmais iekaisums, kur ir problēma ar to kluso iekaisumu saucamo. Viņš jau nesāp. Mums iekaisuma process norisinās visu laiku organismā, jā, bet viņš jau nesāp. Tad, kad kaut kāda vieta sāk sāpēt, tas nozīmē, ka jau ir viss process bijis ļoti ilgi, un neviens tam nav pievērsis uzmanību. Saprotiet? Nu, lūk. Tātad, ko kortizols dara ar tauku audiem? Viņš pārdala to lokācijas vietu ķermenī no viena uz citu. Jā, un tā rezultātā, jā, tad mums kas ir? Glikozi, tad viņš tā kā saražoja, bet paralēli ir aptaukojusies akna, paaugstināti triglicerīdi asinīs, paaugstināts kolesterols un muskuļu audu deģenerācija. Jā, tagad mums analīzes uzrādā paaugstinātu holesterolu, holesterīnu vai triglicerīdus, jā, tad nevajag uzreiz skriet un ķert un sākt dzert pazeminošas kaut kādas zāles, vajag paskatīties, kas mums notiek ar kortizolu un kas mums notiek ar stresu. Tikt galā ar cēloni, jā. Tas holesterīna līmenis pats pēc tam samazināsies. Tālāk. Ar taukiem mēs tikām galā, tagad paskatīsimies, kas notiek ar ogļhidrātiem, kāds šeit riņķidancis ir. Kaut gan patiesībā, jā, šī te ogļhidrātu maiņa ir tas pamats. Kortizols stimulē glikoģenēzi, glikozes sintēzi, jā, no aminoskābēm un glicerola no taukiem. Bet tāpat laikā apspiež, ja bremzē glikogēna sintēzi, neļaujot insulīnam utilizēt glikozi. Un arī nomāc glikolīzi, ja, ogļhidrātu oksidēšanās mitohondrijos un enerģijas ražošanu. No vienas puses viņš taisa jaunu glikozi, no otras puses viņš apspiež insulīna darbu, neļauj tam visam realizēties. Un tas viss kopā paaugstina glikozes sintēzi, ja, no palīgmateriāliem, un tā rezultātā ir traucēta glikozes utilizācija, izvešana no asinsrites, ja, veidot glikogēnu vai aizvest glikozi uz šūnu, lai enerģijas ražošanai, un tas viss kopā dod strauju glikozes līmeņa paaugstināšanos asinīs. Jā, tad saprotiet. Cukurs, glikoze jau tā ir augsta, asinīs, insulīns grib strādāt, realizēt, kortizols uzliek ķepu, saka, nav, tajā pašā laikā tātad glikoze šūnā neienāk, enerģijas nav, kortizols saka, ai, mums vajag enerģiju, jauc ārā esošos taukus, jauc ārā esošos olbaltumus, met iekšā asinsritē bez šaubām, met iekšā glikozu, šeit tev rekur resursi, un tas uzreiz nākošais variants ir insulīns, ir absolūti šokā, viņam jau tā netiek galā, vēl šūna joprojām ir tukša, nav no kā ražot enerģiju, asins rite ir pilna ar glikozi, jā, un sākās šis te nenormālais riņķa dancis, jā, tas ir cukuru līmenis augsts, jā, tā ir hiperglikēmija, jā, un uz to ir jārēģē mūsu aizkuņģa dziedzrim. Aizkuņģa dziedzris ir tas, kas ražo insulīnu. Un viņš jau nezina, ka kortizols ir ķepu uzlicis. Jā? Viņš nesaprot, kāpēc viņa tas insulīns netiek galā. Ja viņš saprot, tā tad vajag vairāk, viņš ražo vairāk. Tātad asinsritē ir pilns ar cukuru, pilns ar insulīnu, nekur nekas tālāk neiet.
Jā, tātad šūna kļūst nejūtīga pret insulīnu kortizola ietekmē, jā, to sauc par insulīna rezistenci. Es tā absolūti vienkārši, bet mums jau nav jāliek eksāmens bioķīmijā, mums būtība ir jāsaprot, kurš ir sākums un kur ir sākums un kur ir gals, jā. Jā, jo tas ir šī insulīna, tā rezistence, jā, tas ir tāds organisma aizsarga mehānisms, jā, kā mēģinājums samazināt glukozes iekļūšanu šūnā. Jo skaits, ja ir daudz insulīna, jā, tad tas nozīmē, ka, ja tās pases ir tiks daudzi migranti tiks iekšā mūsu valstī. Mūsu valstī nav tik daudz vietas. Mēs aiztaisam visas robežas ciet, basta, nekāda pasporta kontroļa не проходит. Ja? Вот. Organisms aizsargājās. Bet te organisms, jā, bet ja mēs tādu iedomājamies, jā, tad visā šajā te zaudētājs paliek organisms, jā, viņš zaudē šai sacensībā un patiesībā iedzen pats sevi slazdā. Kā rezultāts tā tad ir augsts glukozes līmenis asinīs, augsts insulīns un jēgas no tā nekādas, labā ziņā, jā. Un tagad jūs varat redzēt to apli, kas ir uzzīmēts, jā, tātad tās bultiņas, zila, zaļa un sarkana. Tur rakstīt blood sugar, tad asins cukurs, ja cukurs asinīs, insulīns un kortizols. Un sākās šis te riņķa dancis, sākās visi šie te 9 elles loki vai 3-9. Kas notiek? Augsta glikoze, tātad vēlreiz. Augsta glikoze liek paaugstināties insulīnam. Jo insulīna pamata uzdevums ir tātad glikozi kaut kur utilizēt. Bet augsts glikozes līmenis pats par sevi ir arī stress organismam plus papildus. Jā, tas ir metaboliskais stresors, tāpēc kortizols kā stresa hormons, viņam ir pienākums reaģēt uz tādu nespecifisku stresu, jā. Un viņš reaģē, jā. Bet ir vēl arī viena fiška kortizolam, vēl ir opozīcijas opozīcija attiecībā pret insulīnu. Jā, tas ir hormons, kas darbojas tieši pretēji insulīnā efektiem. Un pēc savas dabas kortizolam ir pienākums reaģēt uz insulīna koncentrāciju. Tātad ir divi varianti. Cukurs asinīs, augsts insulīns, kortizols reaģē uz insulīnu. Jā, reaģē uz insulīnu, tur to visu nobloķē, pats nobīstās, ka cukura nav, pats atkal aiziet saražo vēl vairāk cukura, lielāks cukura daudzums, atkal liek kortizolam reaģēt, tur arī atkal insulīns reaģē, un šitā te, un kortizols principā, kortizolam ir 2 triggeri, kas liek viņam paaugstināties. Jā, gan insulīns, jā, ja viņš paaugstinās, kortizols automātiski paaugstinās un paaugstinās cukura līmenis, jā, tur arī kortizols uz to reaģē. Tās sanāk tādas pilnīgi tādas bruņošanās sacensības. Jā, viens palielinājās, jā, otrs nevar palikt malā, tas arī palielinās. Un šitā te viss aiziet tādā patoloģiskā, bezgalīgā tādā spirālē. Jā. Un tas ir augsts glikozes līmenis, jā, tas ir atskaites punkts. Un kortizols 2 reiz nokļūst ķīlnieka lomā. Gan augsta glikoze kā stresors, kā jau es teicu, gan augsts insulīns, kā antagonists uz kortizolu, uz ko kortizolam ir pienākums reaģēt. Gala rezultātā tas viss iegriežās kā tāda vienkārši piltuve, kā tāds tornado, ja, kur nav ne gala, ne malas un neko. Un ko tālāk dara kortizols? Ja, kortizols palaiž glikoģenēzi, bloķē glikozes oksidēšanos, bloķē glikogēna sintēzi, kas noved vēl pie lielākas glikozes koncentrācijas,
kas savukārt pie vēl lielāka insulīna koncentrācijas, lielāks insulīns, lielāks kortizols, lielāka glikoze, lielāks insulīns, lielāks kortizols un šitā te pa apli un bezgalīgi. Un tā, kad cilvēks ir nonācis šajā te tornado piltuvē, praktiski viņam bez palīdzības tikt no tā visa ārā ir neiespējami. Tagad mēs par to runājam, jā, jūs tagad zinat šo mehānismu, es šo mehānismu tagad zinu, jā. Mums ir tātad saprašana, kur ir gals un kur ir sākums. Bet pirms es šo uzzināju, es to nezināju, ļoti gudrus teikumus man sanāca. Jā, gribēju teikt, ka iepriekš, jā, man nebija tikai tādu saliktu pa plautiņiem, kas nākais kā, kas kur ko provocē un kā tas viss notiek. Un es domāju, kā lielākai daļai no jums arī šādas te secības nebija un saprašanas nebija. Tāpēc es uzskatu, ka šo te izprast šīs te tādas lietas, tas ir nepieciešams katram cilvēkam. Tā nav nekāda ne ārstu, ne koču, ne nutriciologu kaut kāda prioritāte. Tas ir katram šos te tādas elementāras lietas ir saprast, jo tad tu arī saproti, ja tu esi nonācis šai slazdā vai šajā tornado, ka tev ir jāskrien un jāmeklē palīdzība. Ja, un palīdzība nevis internetā skatīties vidosikus vai iet uz kaut kādiem apšaubāmiem marafoniem 3 dienās -10 kilogrami, ja, nu tas viss ir bullshit. Ko es tikai tur nelasu, ja. 2 nedēļās mums kandida būs pievarēta, ļoti tāda atjaunota, notievēta 20 kilogramu un tā mātenīdā. Bet kāpēc viņi tā raksta? Viņi tā raksta tāpēc, ka cilvēks uz to ķerās, cilvēks uz to vedās, cilvēks tic brīnumiem. Jā. Lūk, ar to tad arī es šo te 3. sēriju beigšu. Nākošajā sērijā jau mēs skatīsimies citu kino. Nu, par šo pašu. Nu šeit vēl šo bildīti var parādīt. Šeit arī smuki parādīts, jā, kortizola efekti un loma organismā, jā. Pēc tam nākošā sērija sāksies ar šo. Runāsim par kā kortizols ietekmē citus hormonus. Bet tas jau būs pēc tam. Tātad, skatāmies, tātad esat noskatījušies, ja tik tālu jau esat tikuši kuru sēriju, 3. sēriju, jā, un tātad gaidiet nākošo 4. sēriju. Seriāls būs garš, ceru, ka jums viņš būs arī interesants. Noderīgs 100 punkti, cerams, ka jums pietiks pacietības. Un es spēšu ieinteresēt jūs ar šī visā. Man liekas bezgalīgi interesanti, es saprotu, ka jums tas varētu būt neinteresanti, bet centieties iedziļināties, centieties sevi ieinteresēt. Tas ir, nu šī te tēma, tas ir mega svarīgi ikvienam. Man liekas, 100 reizes svarīgāk nekā cepšana un vārīšana. Būs jums arī cepšana un vārīšana kaut kad procesā. Ja? Cept un vārīt jūs šā kā tā jau prot. Ja? Šis ir tāds, kas ir mega svarīgi. Ja izcepsiet nepareizi dzīvi, visticamāk jūs nenomirsiet, bet ja neņemsiet vērā kortizolu, visādi ir sanāk. Protiet. Nu, es jūkoju, pa pusē arī ne. Čau līdz nākošai sērijai.